Es pilnīgi ticu, ka šajā brīdī ir absolūti neiespējami iztēloties karstu vasaras pļavu, virs kuras lidinās krāsaini tauriņi. Bet varbūt tieši tāpēc februāra pats augstums ir īstais brīdis, lai ļautu izlidot dzejtaurenim, jaunai mūzikas, dejas un zīmējumu izrādei. Meitene atver grāmatu un no tās izlido taurenis. Nemaz nav vajadzīgi vārdi, lai iekustinātu Aivara Neibarta Taureņu karaļvalstības dzeju, kuru izrādes režisors salīdzina ar haikām. Caur kustību, mūziku un zīmējumiem ar skaidru ūdeni uz īpaša papīra dzeja top dzīva un sāk elpot. Šie žanri ir diezgan pateicīgi, lai viens ar otru varētu strādāt kopā un gan no dzejas radīt kustību, gan no kustības dzeju. Režisoram Varim Klausītājam, kurš pazīstams arī kā Karaliskā improvizācijas teātra dalībnieks, šī ir 3. zīmējuma improvizācijas izrāde. Ja ēnu teātra elementi reizēm izrādēs un koncertos jau redzēti, tad teātris, kura stāstā būtiska loma ir izrādes laikā uz skatuves topošajiem zīmējumiem, kaut kas jauns. Es kaut kādā veidā revanšējos, jo teiksim, dziedāšana, ir ļoti draugos ar teātri, tur Nacionālajā teātrī pat koncerti notiek, teātrī koncerti. Dejošana jau sen draudzējās ar teātri, un tad, lūk, es tagad mēģinu sadot rokās zīmēšanu ar teātri. Šoreiz būtisku lomu nospēlējusi režisora satikšanās ar Japāņu mākslinieci Hiroko Ošīmu teātra festivālā Dānijā. Japāņu kaligrāfijas tradīcijas un dabas izpratni latviešu dzejtaurenim derēja kā uzlietas. Šis papīrs ir domāts bērniem, lai viņi skolā apgūtu kaligrāfiju. Parasti tas ir šāda izmēra, bet tiek ražots arī lielāks, ko var izmantot lielākiem kaligrāfijas vingrinājumiem vai tādiem pasākumiem kā šis. Sitam instrumentu virtuoss un komponists Rihards Zaļupe, kā mēmā kino tapieris, gan ar dzīvajiem instrumentiem, gan iepriekš sagatavotiem sempliem, apskaņo taureņa pasauli. Mēs no muzikālā viedokļa sākumā izgājām no motīviem un tad būvējām to visu tālāk. Tātad taurenim ir savs motīvs grāmatai, savs motīvs automašīnai un tā tālāk. Un ir savu krāsu, savus instruments. Piemēram, taurenim ir zvaniņi, grāmatai marimba. Zīmēšana izrādes dalībniekiem izdodas tikpat dabiski kā kustība vai muzicēšana. Mēs pat sākām mēģinājumu procesu ar plastelīnu un ar zīmēšanu. Pirmais jautājums bija Elīnai, vai viņai nav bail no zīmēšanas? Protams, es nepretendēju uz glaznotājus kaut kādu momentu, bet man liekas, tieši šī tehnika ar to otu ūdeni un šī papīra man ļoti pašai liekas organiski un ērti. Man zīmēt vienmēr ir ļoti paticis, un es labprāt zīmētu vēl vairāk, bet nesenāk laiks tam. Bet pamatskolā man ļoti labas atzīmes bija, pat kaut kādos zīmējumu konkursos esmu piedalījies, bet tā zīmēšana ir mazliet savādāk, un pirmoreiz mūžā es zīmēšu ar ūdeni. Elīnai ir ļoti bagāta iztēle, un viņa ļoti labi zīmē, tāpēc es domāju, ka būs labāk, ja nemaz neiejaukšos, jo māksliniekam ir jādod brīvība, lai viņi zīmētu tikpat brīvi, kā dejo. Velkot ar ūdenī saslapinātu otiņu pa viegli tonēto kaligrāfijas papīru, līnija kļūst spilgtāka, bet ūdenim izžūstot, zīmējums izzūd, lai dotu vietu jaunam. Īsti piemērots tauriņa īsās dzīves un mākslas gaistošās dabas simbols. Tas ir skaisti. Teātris jau ir viena no gaistošākajām lietām. Ja mēs muziku varam pierakstīt un izpildīt kaut kad, un tieši tāpat tās ir kino māksla, kur jau principā jau ir tā nofiksēta. Grāmatas mēs varam lasīt, bet tad teātris tev ir jābūt klāt. Dzejtauriņa lidojumi Rīgas mākslas telpā aizrauj gan mazos, gan lielos bērnus, jo ir tik viegli un vienkārši, kā nebeidzama vasaras diena.